Daudziem no mums telefonā ir visa dzīve – e-pasti, kontakti, bildes un pat svarīgi dokumenti. Un brīžos, kad šis mūsu dārgums ir pēkšņi pazudis no kabatas, mūs pārņem augsti šermuļi. Un tā sāpe ir nevis pašā telefona aparātā, ko mēs esam pazaudējuši, bet gan datos. Un mazums, ko mēs tur arī privāti esam izdomājuši iefilmēt. Šodien mēs ar kolēģi Jāni aplūkosim kādu interesantu un noderīgu viedtālruņa aplikāciju, kas var būt par glābēju šādās situācijās. Pakalpojums Samsung Dive. Tā ir viedtālruņos iestrādāta funkcija, kas lieti nodara Reiņi jau pieminētajās situācijās. Telefons pazaudāts vai nedod Dievs nozagt. Dive pakalpojums ir iestrādāts vairāk nekā 40 Samsung mobilajās ierīcēs un mūsu uzmanību piesaistīt tieši ar savu lietošanas vienkāršību. Ņemam viedtālruni, iestatījumos atrodam drošības sadaļu un tur aktivizējam tālvadības ierīces režīmu. Ielogojamies funkcijā ar savu kontu un aktivizējam tālvadības režīmu. Tā, gatavs! Reini, marš ielās un tagad es tevi meklēšu. Brīdī, kad konstatēju, mans telefons ir pazudis, es aizņemos tālruni no sava drauga vai arī sēžos pie datora un dodos uz samsungdive.com, lai sāktu izsekošanu. Un lūk, arī redzu, kur šobrīd atrodas mans tālrunis. Reku parādījies, ka Jānis sācis mani izsekot un ir aktivizējis man tālruņa GPS. Vēl es varu attālināt nobloķēt tālruni tā, lai no tā varētu piezvanīt tikai uz vienu tālruņa numuru, piemēram, kādam manam kolēģim. Ring My Mobile. Ideāla funkcija, ja es savu telefonu pazaudēju kaut kur mājās, piknikā vai ballītē. Spiežam pogu zvans. Un arī to Jānis var pavēlēt savam telefonam no attāluma. Vēl es varu aktivizēt zvanu pāradresāciju, aplūkot, kam tālruņa atradējs ir zvanījis un visbeidzot, protams, izdzēst visus telefonā esošos datus. Šis ir jo īpaši svarīgi biznesa cilvēkiem. Kā redzams, šī funkcija tiešām darbojas vienkārši ērti un var ietaupīt liekas raizes. Jānis patiesībā ne mirkli nezaudēja kontroli pār savu telefonu. Un tas viss bez maksas. Šāda veida nozaudēt tālruņa atgūšanas funkcija ir pieejama arī citu ražotāju viedtālruņos. Piemēram, Android vidē viena no populārākajiem ir Where's My Droid lietotne. Savukārt iPhone lietotājiem var ieteikt Where's My Phone, kas arī ļauj noteikt tālruņa atrašanās vietu, izdzēst datus vai bloķēt viedtālruni. Savukārt Windows Phone lietotājiem nozaudēt tālruņa funkciju ir iebūvēta jau pašā windowsphone.com portālā. Bet vislabāk savu tālruni, protams, ir nepazaudēt.